Nu, čau visiem. Pēc vakardienas briežutīm un džungļiem izdomāju bišķi relaksēties un tomēr atbraukt uz saulkrastiem. Atradumi jau droši vien, ka nebūs nekādi, bet nu vismaz saulkrastos neatceros, kad es vispār pēdējo reizi esmu bijis. Jāaiziet līdz pludmalei, jāpastaigā, jāpameklē. Tad jau līdz vēlākam. Reku viens vietējais droši vien staigā. Tālu. Uz otru pusīt. Labi. Patreiz vēl kaut kādi korķīši ir bijuši, bet nekā sevišķi. Signāli ir, bet baigi dziļi. Gandrīz vai bez pēc lāpstas jāiet pirm. Labi. Tā jau pirmo monētu atradīšu, tā jau parādīšu. Nu, ir arī pirmā monēta. 1 cents. Oh, jā. Nē, nu vismaz viena monēta. Yes, davai, meklējam tālāk. Šodien paņēmu līdzi vienu tādu verķi. Nopirku Temu Treasure Hunter. Gandrīz vai man ir no kanāla nosaukums. Nu, tā viņš tur maksā kaut kādi 27 ar kapekām, bet es viņu dabūju pa 18 eiro. Tā kā, nu, bija vērts paskatīties, kas tas tāds vispār ir. Tātad ir čehols, saucamais, lai pieliktu pie jostas. Nu, kas man patīk? Šitas man patīk, ka ir aizsardzība, nenodils. Tāds foršs gumijots rokturis. Ideāls variants uzlādējums. Gumiņa, ūdens izturīgs, IP68 līdz 3 metriem. Nu, un kas vēl viņam 3 jūtības režīmi un 3 tie skaņas un tādi režīmi. Tātad tikai skaņa un vibrācija tikai. Tas viss smuki pārslēdzās, jūtība baigi labā, es jau pamēģināju mājās, nu tagad jāpamēģina pa šejienu pastaigāt. Tā kā tā. Reklāma tā nav noteikti, bet nu paņēmu pamēģināšanai. Labi, skatāmies tālāk. Jā, gribēju parādīt, kad manējais mainlaps 35. Profind ļoti līdzīgs viņam ir. I pēc izmēriem, I pēc vispārējā, bet nu, te ir ar parasto Kronos 9 voltu bateriju. Jūtība regulējās ar atsevišķām pogām. Vēl ir režīms, kad nav viņš neredz it kā, bet nu, neuzskata, kad būtu vajadzīgs. Nu, nav aizsardzība, tad es šo te termoizolāciju uzliku virsū. Tā kā tā, jā, nu, paskatīsimies, kā būs ar šito staigāt lēto pointeru. Nu ko, labs signāls. 42, 43. Mēģinās kaut ko izrakt. Gan jau, ka korķis kartējies. Tā. Ņemam jauno pinpointeru. Slēdzam iekšā. Nu, re. Pasmuko.
Tikai kas tas tāds ir? Kroši figņa kaut kāda. Kaut kāda figņa. Paskatīsimies, cik tālu viņam. Tā. Un tas labi, ka viņš visu apkārt ņem, nevis tikai galu. Līdz pat šeienei. Labi, meklējam vēl kaut ko. Nu, ir kaut kāds signāls. Ļoti kaut kas līdzīgs folijam. Pastīsimies, kā tiks galā. Ok, viss kārtībā. Jā. Kāds tabletes iepakojumi izmetis. Labi, meklējam. It kā vajadzētu būt vai nu 1 vai 2 santīmiem, bet jau redzēs. Nē, korķis. Lielvardas. Tā, labi, meklējam. Nu, tam vajadzētu būt korķim. Tā. Kas tas par gļuku? Tā, tas arī ir korķis, bet ar manējo mainlabu pinpointeru. Tas kaut kādu gļuku sāk ķert. Vai nu slapjās smiltis nepatīk vai kas, bet... Nu, ko tu gribi no tēmu? Labi, meklējam tālāk. Redz, sarūsējušu 1 centa monētu arī tomēr var atrast. Ar jauno pinpointeru. Galīgi sarūsējuši. Sākus sadalīties. Labi, meklējam vēl. Labi, parādīšu to signālu. Nu, kaut kur ķer, kaut kur neķer. Nu, man liekas, ka arī kaut kāds 1 vai 2 centi. Tā. Šitam te pointeram noņēmu to jūtības līmeni uz 2. Uzreiz cita lieta. Maksimālais bišķi pa daudz. Korķis šoreiz. Šoreiz korķis, bet, nu, līdzīgs signāls. Labi, meklējam vēl. Nu, šitas varētu būt 1 vai 2 centi. Baismīgi lēkājošs signāls. Un, kā redzat, staigājas uz lauku režīmu. Nu, izraks, te jau manīs, kas tas tāds ir.
Tā, nu. Ņemam mainlapu. Tā. Nu, kaut kas te nav ritīgi ar to pointeru. Nu, kuri kārtējā sarūsējusi. Tu šausmīgi norūsējusi. Ārprāts. Nu jā, labi. Kaut kā viņš ne slikti uzvadās. Tagad it kā neko. Nevaru saprast īsti, kas ar viņu notiek. Nu, nezinu. Labi, mēģinās vēl. Šoreiz 1 santīms. Bet nu arī sārūsējis. Nu, vienkārši ārprāts otrā pusē ģerpuns vispār nekāds. Tā kā tā, jā. Meklējam vēl. Padomi 2 kopēka. Rokās salūza. Normāli. Pirmo reizi kaut kas tāds. Tad mums manis katrs staigājis. Nu, tas droši vien, kas no rīta te bija. Bet viņš nav racis malnās. Nu, centrs. Šito es pat viņam pēdas ir un palaidis garām 19 signāls. Nu, tā kā tā. Labi. Meklējam tālāk. Nu, tepat blakus ir, kur izraku to 2 kopeiku. Tepat blakus ar 16 signālu 20 kopeikas padomu. 77. gads. Arī jau norūsējušas. Nu, labi, meklējam vēl. Nu, labs signāls, domāju, jāiefilmē. Šeit 43. Šoreiz uzreiz ņemšu normālu pinpointeru. Kaut kas man nepatīk tajā temu pointerā. Tā tās arī ir. Aha. Kniedīta kaut kāda alumīnija. Bet arī, nu, tad ir redzams, ka ir staigāts. Vienas un tās pašas pēdas krustu šķērs. Nu, štāds te signāliņš palikts. Labi, meklējam vēl. Nu, baigā dziļuma. Tur, nu, centimetri 25, 30. Man tādas aizdomas, nu, nevis aizdomas, bet nu jau izpētīju, ka tas ir lats. Tas ir viens lats. Ar lasi. Nu. Un gan jau, ka jums ir redzams. Nē, nu labi. Meklējam vēl. Nu, kaut kādu kaķīti atradu. Nu, figņa, bet nu kā atradums. Labi, meklējam vēl. Tā, nu tāds baigi ātrais apskats. Tātad melnās monētas, kuras visas jāmet ārā, gandrīz visas, nu, principā visas, jā. Un tad tur padomene pusotra. Nu, un pats galvenais, protams, ir viens latiņš. Sen nebija tādi atrasti. Te kaut kāds šmurdeks. Kaut kā tā, jā. Korķīšus un viss pārējo nerādīšu, jā. Tā baigi daudz nav. Tur, ejot uz mašīnu, bija musarniks, tad tur arī izmetīšu. Labi, tad jau.
Tad jau līdz nākamām reizēm. Vējš sāka pūst beigais. Vispār jau jābrauc mājās, nu jau pāri 12. Stunda, kamēr aizbrauks. Tā kā tā, nu, nekā sevišķi šodien, bet, nu, relaks, normāls relaks. Atpūta pirms darba. Labi, visu labu visiem!